Tas jautājums, kur dodamies, es pati viņu uzdodu gan sev, gan arī sabiedrībai, jo mana tēma par klimatu pārmaiņām tā ir diezgan globāla, un es pat vienkārši gribu ar šiem darbiem uzrunāt sabiedrību un redzēt viņu reakciju, kā viņi paši atbild un iesaistīt viņus tādēļ, kur mēs dodamies ar šīm klimatu pārmaiņām, vai mēs vēlamies tā kā labāku nākotni, vai tomēr mēs gribam distopiju sev radīt, vai arī mēs gribam atstāt labāku klimatu tieši mūsu nākošajām paudzēm, vai tieši otrādāk. Tas jautājums visu laiku rezonē kaut kā apkārt, un es viņu pati līdz galam neesmu atbildējusi. Sākuma ideja jau man pašā sākumā bija apvienot to tekstilu ar glezniecību, bet es īsti nezināju, kā. Un es gribēju, lai tas klimata pārmaiņu sauklis vai uzruna ir diezgan tāda uzkrītoša un spēcīga. Tādēļ es izvēlējos karogus. Tie ir gadsimta gaitā izmantot tā kā spēcīgs simbols tautas pakļaušanai, gan reliģiskos, gan politiskos nolūkos. Un tā tehnika ir taftiņa tehnika. Tas ir tā, ka tu uzliec audumu uz rāmja un izšauj ar tādu speciālu elektrisko pistoli diegus audumā. Un tad tu vari zīmēt ar to pistoli, kādas formas gribi. Es domāju, ka tekstils ir tā kā šķiedra, kaut kas no dabas nācis. Un manos darbos tieši varētu runāt par to klimatu un par tām ekoloģiskajām tēmām, ka tu izmanto daudzreiz to materiālu. Un tekstila šķiedrā arī tas pats, ka daudz mākslinieki mēģina izmantot otrreizē tos materiālus. Man liekas, tas ir to īpaši, kad mēs visu laiku pārstrādājam, mēģinām no tiem atkritumiem izmantot to un uztaisīt mākslu.